Iepriekšējā sērijā ekspedīcijas komanda aplūkoja Beratu, 1000 logu pilsētu, kurā valdījuši gan bizantieši, gan maķedonieši, gan bulgāri un Osmaņu impērija. Nokļūstot kalnos, ceļotājs satika vīru, kas aicināja doties ciemos uz viņa māju. Tur pie ģimenes kopgalda mūsējiem bija jāiemācās pareizi dzert rākija, un galu galā viņi sarunāja rīta agrumā visi kopā iedarbināt seno rākijas dzenamo aparātu. No rīta kalnu ciematā saule iespīd tikai kādas 2 stundas pēc saulēkta, jo visapkārt ir augsti klinšaini kalni. Tas šo vietu vismaz uz brīdi pasargā no dienas svelmes, kas pat septembra vidū pārsniedz 35 grādus. Kā bija sarunāts iepriekšējā vakarā, ekspedīcijas komanda jau agrā rītā ir pievienojusies albāņu ģimenei ikdienas darbos. Tur kurās? Viņš ir izkūries, man liekas, jau. Ogles jau ir izvilkts ārā. She baked here. She's burning inside and it cools out. Kas ir? Viņa negauz neko vēl. Pēc tam. Šā. Kas pēc kāpsies iekšā? Tur viņš dzīvoja. Viņš iznāca ārā. Lepsies, kā viņš iznāca ārā no turienes. Po 2 minūtās po obiem djāsa dišana. Ziņa par negaidītajiem viesiem kalnos izplatījusies ātri, un uz brokastu laiku mājas pagalmā jau sanākuši arī kaimiņi no tuvām un arī tālām mājām. Muzejs te maizi. Ja? Kas ēdis? Da. Līdzīgi kā islāma valstīs, pie galda sēžas tikai vīrieši. Sievietes stāv nostāk. Iespējams, šī tradīcija Albānijā ir saglabājusies vēl no Osmaņu impērijas laikiem, kas beidzās salīdzinoši nesen, tikai pirms kādiem 100 gadiem. You want milk? O, tas gan var izraukt, ne? Jā. Nu, jāiet līdz galam. Brokastu galdā tiek celts ne tikai tradicionālais cietais kazas siers, dārzeņi, parseptām maize un plūmju ievārījums, bet arī rākija. O, jā! For you. Bet pulkstens 9:30 no rīta Albānijā iedzert rakiju ir daudz vieglāk nekā Latvijā pulkstens 18:40 iedzert alu. Kaut kā tas tik ļoti piestāvēja šeit. Jā, iespējams, tas ir pagru. Bet, ja saimnieks grib, mums ticīgas tie atliek, kā paņemt to rākiju, iztukšot, bet, man liekas, fakts ir tāds, ka tu iztukšot nedrīkst līdz galam, vai tā, jātiecās, tā ir. Nedrīkst līdz galam viņu dzert, jo tad uzreiz būs, nedod Dievs uzlikt uz galda, 100 punktu viņi būs pilna, tulīt, uzreiz. Un es cīnu pret saimnieku, kas arī jādara, arī aizdzer otru glāzīti. Tā kā tas ir pilnīgi normāls process, un es nezinu, vai viņi to tiešām dara 9 no rīta, bet, pat cik mēs bijām viesi, man arī likās normāli tas, jo sabiedriskās attiecības tas ir pats galvenais. Tad mēs līdz ārā Iedzējām pa albāņu tautu. Pa viesmīlīgo albāņu tautu. Jā. Par Albāniju. Par Albāniju iedaram. Albāņu. Zor. Zacīt, kā tāds tukšāks gadījies? Es palūdzu. Tā viņš aiziet tā godīgi. Wow, it's okay. Super. Everything is beautiful. Genial. Uzreiz pēc brokastīm ceļotājs gaida galvenais šīs dienas notikums – rākijas ražojamā aparāta iedarbināšana, bet pirms tam ir jāveic daži priekšdarbi.
Es mājās raudzēju vīnu no abolīšiem, plumītēm, pilādzīšiem. Un tad, teiksim, tāpat rakijas gatavošana nelikās nekas tāds ārkārtīgi savādāks, jo kas ir forši tajā rakija, ka tā nav steigā no maizes rauga uzmaukta brāga, kura pēc tam tiek destilēta, jo kanģēji tā nelēma, ka to brāgu raudzējot, tu vari ielaist viņu auzās, ka tur kaut kas ne tāds, tas ķīmīgi notiek, un tad tur litriem jāgāž viņu ārā, pirmie un pēdējie jāliek filtriņi sistēmās un destilēšanas procesā, tad rakija būtībā ir izraudzēts vīns, kurš netiek nedzidrināts, ne arī pirms tam nekādā veidā speciāli ar raugiem tur ieraudzēts, viņš vienkārši izrūkst pats, tāpēc, ka ir silts. Un tā destilēšana ļoti vienkārši, tas katliņš, būtībā spiediena katliņš, kuram uzliek vāciņu, apakšā kurina, iekšā ir tas daudz maz nogatavinātais vīns, kas man bija pārsteigums, ka viņš bija kopā ar visām plūmēm, un viss viņš nebija nokāsts. Kas man likās jocīgi, jo mēs Latvijā parasti vienmēr visu nokāšam, un tad tikai kaut kā tur testilē vai kaut ko. Kas tas ir? Cements? Vai kas tas ir? Să te gădiți la Miezău. Să te umbēji vajag tā. Lai tvaikas nenāk gar malām ārā, lai viss garšīgais neaiziet defisīt. Ļoti labi. Smērēs vēl, jo zinu, ka pa daudzā nebūs, ne? Uztaisīs paši savu dzērienu, varēs lepoties. Kur vēl ir? Vēl kaut kur? Adincă și ăla, ne? Măi, mami, sta. Super. Ok. From pack germ. Tu. Aha. Dedzi? Now she gonna put the fire. Yeah. Okay. Ja, mai mama la fac eu. Ja tu pats to procesu dari, tā ir kaut kā dabiska dzīves sastāvdaļa, ka tu gatavo to rakiju, ka tu vāc tās plūmes, ka tu zini, kas tas ir pa dzērienu, ka tas nav vienkārši iedzīts spirta cistērni atšķaidīt ar ūdeni un vienkārši vēlme apdaudzīties. Bet tā ir kaut kāda daļa no tās sadzīves, kāda tie ir, un tāpat kā citiem varbūt ir tēju sadzert, tā viņiem tā mazā rakija glāzīte, un es domāju, ka parasti jau tās lietas, kuras ir pilnīgi pieejamas un būtībā foršas, ka viņas jau tevi neievad tādā kārdinājumā, ka tu zaudē skaidro saprātu un nodzeries, jo tiešām pa visu zemi mēs esam redzējuši piedzērušos vai dzērājus, ārkārtīgi maz. Gandrīz nemaz. Tas izbrīn, ka tu iebrauc laukos un tur cilvēki vienkārši dara darbiņus, vienkārši dzīvo, strādā, gana lopiņus, bet neredz tā, ka viņi ārtu to lauku vai ganītu to lopu par pudeli. Tā neizskatās. Lai arī viesu ierašanās šeit ir notikums, mazā kalnu ciematiņa ikdienu tas īpaši neietekmē, jo darbi, kas lauku sētā jāpadara, netiek atlikti. Kamēr ekspedīcijas komanda seko rākijas dzīšanas procesam, saimniece ķeras pie sviesta pupiņu lobīšanas, mums diezgan neierastā veidā. Vienkārši. Ir ok. Mājās nemēģināšu tagad. Mi-a baști drusă, așa să te pică. Oh, ce talion. Tonne raștalon. Dīvainākais, viņu pacelt, reku šīs ir viss. Ko tas ir? Es šitā nekad nebija lobījis pupiņas. Ir, jā. Jā?
sieviete bija daudz stiprāka par mani, un es atstāju viņai to darbiņu, lai meiteni darās tālāk. Un es pats tā kā aizgāju skatīties, kā tas raķītis tur taisās. Saimnieces Žess norāda, ka kukurūzu mēs pagāni ēst nemākam, jo kurš gan to ēd zaļu. Pametot pupiņu atdalīšanu no pākstīm, viņa dodas Interam rādīt, kā viss jādara pareizi. Tagad slaiks nāk, tagad viņam jānodzesējās. Normāli tas izstāst bišķi sarežģītāks, bet te ir uztīts plēvīts muki. Ļaut viņa ar ūdeni ielaist pret iekšā. Viņš par to plēvīti tāpot, visu laiku dzesiet rubiņu. Jo vajag redz to slaiku atdzesiet, lai viņš nāk ārā šķidrumiņā beigās. Es domāju, nepaiesmi vēl kādu brītiņu. Bet šitais dzesētājs ir kaut kas unikāls. Ļoti vienkārši risinājums. Un līdz ar to, ka tas ir vīniņš, kas jau pats par sevi ir smuks, tīrs dzērieniņš, līdz ar to nav nekādas problēmas, ka nevajag nekādus filtrus, nevajag nekādus, izklausīšot ļoti profesionāls fūzeļu ķērājus un vienkārši ņem un padzeries. Nekas man bija brīnums, ka viņi pat pirmo, kas nāk ārā no trubas, pagaršo uzreiz. Pie mums tiek uzskatīts, ka to pirmo tomēr lai ārā, jo tas pirmais nāk, ka viss indīgākās, gaistošākie savienojumi nāk pirmie. Pašu pirmo, kas nāk ārā, taču nevajag dzert. Tā kā pirmais esot noliec, tā man apstiprināja, es neredzēju. Ja es jūs vairs nekad neredzējuši savām acīm, tad padziedāt jums varēšu. Tā viņš garžam. Nāk ārēji. Jans. Ja tā redzi, padzied, lai viņi bišķi padzied. Dod mēs iedzīvēt, lai esam komā funkcijā, ka vairāk neņem. Dod mēs piekalējās tā. Vajag tāds garšīgs. Paskot kukurūdzi izreiz. Tā ir pašiem. Kādu lai? Divas reizes ganās. Divas jāvēt, ja? Mēs jau redzējām divas. Nē, ganot. Nā, pārcen, pēc tam uz jaudīgāk, vai ne? Es pat nevaru teikt, kurš ir garšīgāks, vai ne, vai mūsu kāņš vai viņa rākī. Raķītis, vai kā mēs viņu mīļi devējam raķītis, vai ne? Super. Divas nedēļas Albānijā ir pagājušas nemanot, un ekspedīcijas komandai ir laiks doties prom arī no viesmīlīgā kalnu ciematiņa, lai dotos vairāk kā 2500 km garajā mājupceļā uz Latviju. Pilnīgi normāla zeme, uz kuru var braukt. Ne tikai sēdēt pludmalēs un sauļoties, bet arī braukt kalnos, jo tur ir kur palikt. Visur tur atradīsies viesmīlīgi cilvēki, kuri tevi uzņems, un visiem būs prieks tevi uzņemt. Tev gan gan paēdinās, gan padzirdīs, un pilnīgi nekādas problēmas. Var braukt skaista, smuka zeme, kur var izbraukāt ļoti ātrā tempā, ka viņi ir tikpat liela kā Kurzeme. Varbūt mazliet pārspīlēja. Ekspedīcijas komanda 2 nedēļu laikā Albānijā izbrauca nosacītu 8-nieku, kura kopgarums ir aptuveni 1200 km. Iespējams, kāda no šīs valsts skaistajām vietām palika ārpus šī maršruta, bet pats galvenais un interesantākais tomēr tika sasniegts. Pateicoties Albānijas mazajiem izmēriem,
Ekspedīcijai iespējams pirmo reizi ir izdevies izveidot tik krāsainu un precīzu kādas valsts video aprakstu. Bet tas jūklis tajā visā, ka tas viss, katra pilsēta ar kaut ko asociējās, katra vieta šķiet jau kaut kur redzēta. Katrs kalns liekas, ka tas jau ir Karpati vai tas ir vēl kaut kas. Ka tieši tas ir veidot Albāniju. Viss tās asociācijas ir tik daudz, ka tu beigās saproti, ka viņas ir pa daudz, ka tas tieši tas viss sabērtais vienā katlā un samaisītais, ka tieši tā ir tā Albānija. Tieši tāpat tām reliģijām, ar visu, pilnīgi visu, ka tas viss ir šeit. Un uz tā fona, ka tas viss ir sajaukts, te ir grieķu valodā uzraksts, te ir jebkas. Un uz visu tā fona man likās fantastiski, ka es prasīju vietējiem cilvēkiem, cik jūs šeit esat tautības dažādas. Viņš uz mani skatījās neizpratnē, teica, mēs esam albāņi. Es prasu, bet te grieķi vai turki vai itāļi. Mēs esam albāņi. Visi, kas mēs esam albāņi. Kaut kā tā integrēšanās, man liekas, jo pilnīgi skaidrs, ka šeit ir arī tie grieķi. Vismaz jau kaut kādus gadu desmitus šeit ir tie itāļi. Šeit ir, noteikti viss kaut kas ir. Bet nav tādas vēlmes viņus nodalīt, nav vēlmes saskaldīt, saskaitīt mazākuma tautības vai viņus apkarot. Čau. Un man patīk šeit temps. Patīk cilvēki, viss ir prīmā. Albānija super zemē, var braukt mierīgi. Katrā ziņā, tagad noslēdzot braucienu pa Albāniju, ir sajūta, ka es gribētu atbraukt ar ģimeni. Es nezinu, vai ar bērniem, kuriem būtu pa karstu, bet es ļoti gribētu atbraukt ar sievu, aizbraukt uz kalniem ziemeļos un aizbraukt uz Beratu. Un droši vien pieskriet pie jūras. Un tās ir tie punkti, kas man atstāja vislielāko iespaidu. Cik tu esi reāli krūti? Baigi nav bieži tā. Ir kaut kur pabraukāts kādreiz un nav bijis bieži tā, ka liekas, ka varētu atbraukt vēl, kamēr nav iebojājusies. Kamēr nav tiešām ierauts ritīgā turismā. Ja tās pārlietas, kas te tika piedzīvotas, bija baigi foršās. Skaidrs, ka, ja grib braukt tādu līdzīgu ceļojumu vai daudz maz, tad izvēlēties kompāniju, tas, kas mums bija forši, kad cilvēki ir pieredzējuši braukāt un patiesībā turējāmies ļoti labi. Jo būtu grūti šo ceļojumu izturēt, ja būtu bijuši tiešām cilvēki, kas pēkšņi sāk stāstīt, ka man ir karsti, vai arī es nevaru piecelties no poda. Ka tev viņš jāzādē nost ar podu, lai sūtītu mājās papāt. Man patīk, šoreiz man ļoti patīk. Albānija ir tik krāsaina, ka nav garlaicīga. Kad tu pabrauc 30 km, iebrauc atkal citā pasākumā, un tev atkal ir par ko padomāt. Nav nekas tāds, ko tu varētu piedzīvot līdz galam. Bet tāpat laikā nevienā brīdī nav garlaicīga. Tas ir, man liekas, tas pats foršākais. Kāpēc te varētu, es varētu, protams, šobrīd apsolīt sievai, ka mēs atbrauksim uz Albāniju, bet tā kā es jau daudz savus solījumus mūžā neesmu turējis, tad ticamības moments būs ļoti maziņš. Tā kā Albānija forši. Albānijā gaida latvieši. Ir vērts atbraukt. Thank you. Thank you. Thank you for everything, for Rakija. Un tā kā kautrīgi sākām taisīties uz izejas pusi un teikt, ka mums jādodās tālāk, jo pa nakts mājām mēs nedomājam, ka mums nevajadzētu te palikt uz nedēļām. Un tie cilvēki saka, pēc cik forši. Paldies, ka jūs atbraucāt, tas bija tik forši. Un Inters uzdāvināja viņiem disku, un tas palika vēl smukāk. Ka tā kā jūties neērti, ka tev tagad vajadzētu maksāt, jo tu esi galvā sev iekodējis, ka tu esi piedzīvojis kārtīgu turistu izpriecu,
un tu jautā, vai nevajag samaksāt, tad protams, te varbūt tiešām es varbūt pazudus tulkojumos, bet tā atbilde bija, ka mēs apvainosimies, ja jūs atstāsiet mums naudu. Tas ir latviešu. Tas ir nacionālais. National Latvian. Priekā. Un tad sākumā tas jautājums, man liekas, vispār netika saprasts, par ko, kāpēc, kas, cik, par ko. Forši, ka jūs atbraucāt. Paldies, bija super rīts. Un viss. I didn't go for the repeat. Oh, yeah. Krāsainā un tik ļoti draudzīgā valsts, viesmīlīgie cilvēki un īpašā šīs zemes daba šoreiz iekustināja arī citkārt tik nosvērto un savaldīgo Interu Busuli, kuram par Albāniju jau ekspedīcijas vidū sāka dzimt dziesma. Sirsnīgs veltījums visiem ekspedīcijas laikā satiktiem cilvēkiem Intera Busuļa un Kārļa Lāča dziesmā Albānija – Republika man vienīgā. Albānija, mana vienīgā republika, kurā gribu atgriezties uz mūžībām. Tu kā mana sirds Albānija, es mīlu tevi rītā vakarā, gribu aizbēgt tavos kalnos pusdienā, tu mana vienīgā Albānija. Devini no rīta jau, iekadu savā Mercedesā, paskatos uz tā zīmi, ko viņa man stāstā. Tas apaļums ir pasaulē, ne tie trīs nozīmē, ka bez servisa partai apbraukt apkārt trīs reizē. Albānija, mana vienīgā republika, kurā gribu atgriezties uz mūžībām. Tu kā mana sirds Albānija, es mīlu tevi rītā vakarā, gribu aizbēgt tavos kalnos pusdienā, tu mana vienīgā Albānija. Albānija, mīlu tevi, Albānija. Uzkāpjamies kalnā, iedzeramies Rākijā, uzkāpjamies kalnā visaugstākā. Tad iederamies bunkurā, tur atkal iedzeram Rākijā, un tad pēc tam iekāpam savā baltajā Mercedesā. Albānija, mana vienīgā republika, kurā gribu atgriezties uz mūžībām. Tu kā mana sirds Albānija, es mīlu tevi rītā vakarā, gribu aizbēgt tavos kalnos pusdienā, tu mana vienīgā Albānija. Вот, перемотали, а до нее что? Чушь.